Mūsu fonds no 2006. gada sniedz palīdzīgu roku bez vecāku apgādības palikušiem bērniem un bāriņiem visā Latvijā. Šobrīd mēs atrodamies mūsu fonda birojā, ko mums bez atlīdzības sniedz LNK uzņēmums. Paldies sirsnīgs! Bērni no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm un arī audžu ģimenēm visā Latvijā, gaidot Ziemassvētkus, raksta vēstules Ziemassvētku vecītim. Mani sauc Adriāns, dejoju deju kolektīvā. Šodien sāku mācīties 1. klasē, dzīvoju kopā ar Romi un Olpi. Lielā vēlēšanās ir iegūt bezvada austiņas lielās. Tas ir mans sapnis. Paldies par iespēju izteikt savu vēlēšanos. Ticu, ka brīnumi notiek, lai prieks un mīlestība. Lai Omas taisītais eņģelis sargā. Dāvanas tiek savāktas mūsu pieņemšanas punktos, zobārstniecībai, Dental, paldies, Bambuk restorāni, paldies, Chocolate and Pepper, Jelgava, visi, kas palīdz, paldies jums, bez jums mēs to nevarētu. Tālāk no pieņemšanas punktiem visas dāvanas tiek atvestas šeit pie mums. Paldies KLB Transport par izvešanu, redzēt, cik daudz paldies, tāpēc, ka tiešām šis ir iespējams tikai, ja rokās sadodas daudz cilvēki. Un tad rodas brīnumi. Mūsu mīļās meitenes, brīvprātīgie visi tātad širo šobrīd dāvanas pa sarakstiem, jo visapkārt mums ir redzami saraksti, Gulbene, Liepāja, Imanta un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kad katrā sarakstā visas pilnīgi pozīcijas būs izsvītrotas un mēs zināsim, ka ikvienam bērnam ir dāvana, tikai tad mēs varēsim nogādāt šīs dāvanas un tad attiecīgi iepriecināt bērnus, jo kas ir svarīgi šajā akcijā? Starp citu, akcija saucas ar sirdi. Šajā akcijā ir svarīgi tas, ka ik viens bērns saņem tieši to dāvanu, ko viņš vēlas. Jo bērniem ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, diemžēl, nav šī iespēja uzrakstīt vēstuli mammai vai tētim, kas izpildīs šo Ziemassvētku vecīšu lomu. Un tāpēc to uzņemamies mēs. Sirsnīgs paldies tiešām ikvienam, kas palīdz šajā fantastiskajā akcijā, un šogad kārotās dāvanas, individuālās dāvanas un klāt arī konfekšu paciņas lielās saņems 1480 bērni visā Latvijā.